Ko emocionāli jums šis rezultāts un līdz ar to arī ceļazīme uz Rio Olimpiskajām spēlēm, kur jūs jau bijāt pirms 4 gadiem Londonā, ko jums tas ir prasījis un ko tas nozīmē emocionāli? Jo daudz lietas mēs, žurnālisti, skatītāji, neredzam, kā tas viss ir tapis. Protams, bija grūti nolemt par to, ka mums vajadzētu meklēt citu treneri, bet es domāju, mēs nonācām pie pareizā secinājuma. Kimo mums ir ļoti laba izvēle, es domāju. Un noteikti neesam vīlušies par to, un arī nebijām vīlušies pagājušajā gadā. Mēs vienkārši bijām ļoti, ļoti pacietīgi un domājām un cerējām un gaidījām, ka tas viss, ko mēs esam darījuši, tie treniņi, tā visa psiholoģiskā sagatavotība, tā ceļošana, tas nogurums, ka tas viss arī pēc sacensībām, kad nebija tas kārotais rezultāts, kad nebija normatīvs, tad mēs nesabrukām. Mēs nesabrukām un nepadevāmies, tāpēc, ka treneris nekad nenosodīja to rezultātu, ko mēs sacensībās sasniedzām. Viņš vienmēr teica, esiet pacietīgi, viņš atnāks. Jūs savas ogas salasīsiet vai augļus. Angliski tas skan mazliet... Pick the berries. Jā. Zigi, manuprāt, tu diezgan daudz varēji līdz šim izjust to spiedienu no treneriem, no apkārtējiem, ka gaidīja, ka tu uzsprāga rezultātiem pirms Londonas, pēc Londonas būtībā viss ar mīnuszīmi. Vienkārši tā sanāca. Karjeras sākumā vienkārši pacēla to latiņu tik ļoti augstu, ka ļoti grūti ir noturēt to. Es varu pateikt, tas ir ļoti grūti tādā līmenī noturēt. Kas bija trakākais, ko tu pa sevi esi dzirdējis? To nedrīkst televīzijā teikt, bet daudz dažādu nosodošu vārdu. Bet tas man palīdz kā motivācija. Jā. Somijas treneru, Somijas šķēpmešanas darba metodika. Kas ir galvenās atšķirības ar to, ko jūs esat darījuši līdz šim? Man bija ļoti grūti iejusties treniņu grupā, tāpēc, ka mēs spēlējām gan florbolu, gan basketbolu kopā. Man jāspēlē ar džekiem. Ja. Un pirmās reizes bija tā, ka treneris vienkārši man pret sienu vai nogrūž zemē. Tā reāli skarbi, tā kā ar džekiem spēlēt. Jā, vai arī mēs spēlējām florbolu un man uzsit vienkārši zilu aci ar florbolu. Jā, tāds gadījums arī ir bijis. Un visi pārējie spēlē tālāk, un man šķiet, kas notiek. Es vienkārši raudu un man asars birst, tāpēc, ka man vienkārši skatos sarkana aci jau ir un nākamajās dienās vienkārši zila. Un viņiem tas bija tā, vienalga, pārējās meitenes arī spēlē tālāk, neatvainošanās nekā, un tad es domāju, es tā vairs nevaru turpināt. Man ir reāli jāsaņemās. Un tagad es daru tieši tāpat. Zigi pret sienu, treneri zemē, virsū viņam basītī grūstos, situ ar alkoņiem tieši tāpat, kā viņi man dara. Ko tu, Zigi, esi paņēmis par šiem 2 gadiem Somijā? Kas ir tas lielākais? Treneris man māca visu laiku būt stabilam metējam. Jābūt stabilākam nekā visu laiku, ik pa laikam izšāj. Cilvēkiem jau patīk tas, ka tu stabili met visu laiku. Gadu caur gadu tu esi visu laiku kaut kur tur augšā. Nevis ik pa laikam izšāj. To esmu ņēmis. Arī tā agresivitāte, es arī tāds miermīlīgāks pirms tam bija, pirms aizbraucu Somiju un tieši tas pats. Šis sprādziens, kam ir jānotiek, lai būtu olimpiādē? Kam ir jāsakrīt? Vai tomēr šī statistika ir nepielūdzama un uzlikt augstāk par savām spējām nav iespējams? Emocijas kaut kāds pozitīvs jābūt. Tajā momentā vienkārši tas moments ir. Es esmu viena no tām, man jāsaka godīgi, kad sievietēm ir grūti 23 gados samest 70 pārmetrus. Uz doto mirkli varbūt fiziskā forma ir attiecīga manam vecumam un tehniskā, uzlabojās. Viss var notikt, viss var salikties, bet, protams, es ceru uz to pašu labāko. Un treneris arī ir vienmēr teicis labus vārdus par to, ka man ir iespēja mest ļoti tālu, tikai tam ir vajadzīgs, lai viss sakrīt. Londonā man bija 13. vieta. Es zemāk nedrīkstu krist, kas nozīmē 12. Man ir obligāti jābūt, jo, ja es būšu
zemāk par 13. vietu, tas nozīmē, ka es esmu nokritusies gan fiziskajā formā, vispār neesmu neko darījusi, izskatās. Vienkārši esmu atpūtusies un neko neesmu darījusi. Un tāpēc 12. ir tas, ko es vēlos sasniegt. Un personīgais. Noteikti man ir jāmet personīgais, ja es gribu tikt tajā 12. Zigi, tu gribi atriepties par Tas jau Londonu? skaļš vārds ir tāds atriepties. Bet tomēr tā Londona bija tāds, kā saka, belzīts. Ja paskatītos manā pasē, tad man bija 20 gadi. Nesen bija palikuši. Un, 20 gadi. Protams, viss varēja notikt. Vienkārši laikam, kad nebija lemts tajā gadā visu izdarīt, nesalikās. Ja pieņemsim 2011. gads būtu tāds pats tā kā 2012. tāds pats kā 11. tad es domāju, ka viss varētu notikt. Bet tad jau redzēsim, kā būs. Tas skaistākais jau ir tas ceļš droši vien, un nevis tas, kas tevs var sagaidīt. Man liekas, tas tā. Jā, nevienmēr tā zelta medaļa ir tas. Jā, pats skaistākais laikam tomēr tas ceļš. Un ja tā zelta medaļa vai kāda medaļa, tas gandarījums, tad vienkārši viss saliekās.